Sveicināti! Šoreiz tiekamies dramatiskā pirmdienā. Lai gan pagājušā nedēļa bijusi saspringta un dažādi riski bija vērtēti arī enerģijas tirgū, sestdienā Izraēla uzsāka uzbrukumus Irānas militāriem objektiem un jau zinājām iepriekš, ka ASV ir koncentrējusi savu karaspēku, jūras floti apkārt Irānas teritorijām. Šis šokē pasauli. Finanšu tirgi un enerģijas vairumtirgus brīvdienās lielā mērā darījumus neslēdz, tātad šie tirgi nav aktīvi. Kopumā Irānā ir gan naftas, gan dabasgāzes resursi. Par tiem pagājušās nedēļas laikā ir bijušas daudz pārunas, arī potenciālās vienošanās starp ASV un Irānu. Pagājušās nedēļas laikā tika risināti arī dažādie jautājumi par potenciālo kodolu vienošanos starp ASV un Irānu. Un tomēr ASV izšķirās par variantu iznīcināt Irānas militāros objektus un arī skaidri demonstrē nodomu, ka varai ir jāmainās. Šobrīd uz enerģijas vairumtirgu vislielākā ietekme ir no transportēšanas ceļa caur Hormuzas jūras šaurumu, kas ir tiešā Irānas tūmā, un šī riska dēļ kuģi šobrīd atsakās vai izvairās lietot šo piegādes ceļu. Šis piegādes ceļš nozīmē aptuveni 20% pasaules naftas ikdienas apgrozījumā. Būtiski bojājumi vai triecieni naftas un dabasgāzes infrastruktūras objektiem nav notikuši, un tomēr Saudarābija jau ir preventīvi apturējusi vienu lielu ražotni. Apvienotajos Arābu Emirātos un arī Katarā ir ierobežota sašķidrinātās dabasgāzes ražošana. Mēs jau šodien pirmdienā redzam pirmās sekas, ka Eiropas dabasgāzes tirdzniecības indeks TTF ir būtiski kāpis cenu līmenī. It īpaši pēc Kataras paziņojuma par LNG apjomu samazināšanu, rūpnīcu darbības ierobežošanu. Līdz ar to tas, ka pagājušajā nedēļā naftas cenas slēdzās pie $72 par barelu, šodien pirmdienā ir mainījies, tirgus atverās ar aptuveni $80 par barelu. Tie ilguši konflikti, kādu šobrīd daudz kur parāda kā scenāriju, naftas cenu var sasniegt arī $100 līdz $120 par barelu līmeni. Dabasgāzes tirgum Eiropā šobrīd krājumi ir 30% aizpildījums, tas ir par 9% mazāk kā pagājušajā gadā. Vēl joprojām sašķidrinātās dabasgāzes piegāžu kravas pienāk Eiropai, imports ir stabils. Eiropas divi lielākie partneri, ASV un Norvēģija, turpinās piegādi no savām rūpnīcām, bet pieaug riska prēmijas, pieaug piegādes ceļa apgrūtinājuma prēmijas. Kataras ražošanas apturēšana vai pauzēšana noteikti pieskaitīs, un šīs dienas priekšpusdiena bijusi ar 20% kāpumu par aprīļa piegādi cenai. Savukārt emisiju kvotai ļoti liela tēma ir Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas pārveidošana, lai samazinātu izmaksas industriālajiem patērētājiem. Šobrīd dalībvalstu diskusijas ir iegājušas ļoti aktīvā fāzē, un tā liecina, šī nebūs tikai diskusija, bet kā zināmas izmaiņas emisiju tirdzniecības sistēmu tomēr gaida. Kara darbība kopēji pasaules finanšu tirgos paaugstina pieprasījumu pēc apdrošināšanas līdzekļiem, un tie ir gan zelts, gan redzami metāli, un arī stabilākie no valūtas kursiem tiek izmantoti. Un iepriekš esmu pieminējis, ka arī emisijas kvota Eiropā ir viens no šādiem apdrošināšanas līdzekļiem. Līdz ar to šobrīd emisijas kvotai strādā divi pretēji faktori. Viens ir, ka emisiju tirdzniecības sistēmas redizains samazināt emisiju kvotu cenu. Savukārt tas, kā finanšu institūciju pirkumi
un pieprasījums pieaug, no otras puses kāpina. Un tad šodien, pirmdienā, šo divu faktoru iedarbība ir izlīdzsvarojusies, kvotu cena saglabājas pie 70 eiro par tonu. Tātad turpmāk Eiropai būs ar pieprasījumu pēc fosīliem resursiem. Šobrīd Eiropā turpmākajās 1 līdz 2 nedēļām ārgaisa temperatūra siltāka par 2 līdz 4 grādiem virs ilgadējās normas. Noteikti jāuzsver, ka strauji pieaug saules izstrāde līdz ar intensīvāku starojumu, bet vēja izstrāde vienlaikus ir zem vidējā rādītāja šobrīd. Nord Pool elektroenerģijas tirgū pagājušajā nedēļā cenas samazinās. Ziemeļvalstu apgabaliem kopā vidēji pie 84 eiro par megawatstundu, Baltijas valstīm pie 99 eiro par megawatstundu, un ir abiem reģioniem viens ļoti ietekmējošs faktors, un tas ir patēriņš. Ir siltāks, ir vairāk dabiska apgaismojuma, un līdz ar to patēriņš krītās. Pieaug arī saules izstrāde, un līdz ar to, jāsaka, arī pieaug mikroģenerācijas pusē, tātad tie saules paneļi arī sāk vairāk ražot, kas ir gan privātpersonu, gan uzņēmumu īpašumos. Un nākamā gada finanšu instrumentu tirgu elektroenerģijai pagājušā nedēļa piekdienā varētu raksturot kā bez būtiskām izmaiņām, jeb ar nelielu samazinājumu. Ziemeļvalstīm 41 līdz 51 eiro par megawatstundu robežās, Vācijai pie 80 un Polijai pie 100 eiro par megawatstundu par 2027. gada bāzes kontraktu. Šobrīd, pirmdienas pusdienas laikā, redzam, ka Ziemeļvalstu cenu līmeņi tuvākajiem piegādes mēnešiem finanšu tirgu pakāpuši par 10%. Nākamais gads šobrīd vēl droši vien ir pārvērtējumā, jo daudzie vairumtirgus un finanšu tirgus dalībnieki vēl tikai vērtē notikumu attīstību Irānā, tās pretatbildes, iespējamo konflikta paplašināšanos tuvāko dienu laikā. Un ļoti būtisks būs šī konflikta tieši ilgums, vai tas būs dažas dienas, 3 nedēļas, 4 nedēļas, tiek izteikts dažādas prognozes, ir ļoti rūpīgi jāmonitorē notiekošais un jāskatās katra notikuma iedarbība uz cenu. Sekosim līdzi, būsim ļoti uzmanīgi un prātīgi savos vērtējumos, un uz tikšanos nākamnedēļ.